Pirmais jautājums tāds. Es pieļauju, ka starp jums ir tādi cilvēki un nav tādi cilvēki, kas par to domā, bet es pateikšu. Beatli ir tādi čaļuki, kur viņi radušies, kā viņi radušies, tas ir cits jautājums, bet ir Beatli kaut kāds kolektīvs, tāpat kā jūs esat ar kaut kādiem draugiem. Un viņi sanāk kopā un saka tā. Noklausīsimies tagad iepriekšējo plati, ko mēs esam izdevuši, kas ir pasaulē slavu. Viņiem pirmā plata bija tāda Meet the Beatles, es viņu dzirdēju kaut kā pirms kādiem gadiem 15. Galīgais mēsls. Tāda, neviena gabala, kaut kāds es staigāju, tas nav svarīgi un tas nav lekcijas, tas konteksts, bet mūsu situācijā bija tā, ka šur, tur, kaut kādā Čiekurkalnā bija kaut kāds plasmasas platītis, kaut kur bija nozētas tā muzika, un bija tāda, es uzliku tur, uz tā patafona, un tad bija tāds skaņām, kaut kas tāds, es nesapratu, kas tur ir labs, bet tie bija Beatli, ja. Un tagad tas joks tāds, ka viņi atnāk kopā, slaveni būdam, un saka tādu lietu. Mēs noklausāmies to, ko mēs esam sasnieguši. Un norunājam, labdien, nāciet iekšā. Un norunājam, nākošo plati rakstām pa jaunā. Tas ir, to jau mēs esam sasnieguši. Es nesen komunicēju ar vienu cilvēku, kurš stāstīja, kā pie mums raksta muziku. Es mazliet pakavējos šķietamībā, mazliet. Un viņš teica, var raksta tā. Mūzika normāli. Tie cilvēki spēlē to nav. Viņi paņem kaut kādu labu dziesmu, kas pēc, un pieskaņojas tajā lietā. Kaut ko tā kā kopē. Mēs visi saprotam, ka tas ir iespējams un ka tas ir labi vai slikti, bet ja mēs nonāk pie jautājuma, kur mums tas novedīs, ja mēs pēkšņi, man ir 56 gadi. Man ir īstenībā vienalga, cik man gāda. Es varētu tikpat 12 vai 14 vai 6, man ir vienalga. Bet es pilnīgi skaidri apzinos to, ka ja te stāvētu 5 lati un es viņus paņemtu, nevis teikt, tad es par to aizietu pa to ceļu, nevis par to ceļu. Tāda man pārliecība. Pat pārliecības to var pierādīt. Tātad, ko es gribu skaidrot? Es gribu skaidrot to, ka cilvēks, kurš interesējas par jebko, kas dzīvē notiek, viņam noteikti nevajadzētu paiet garām tādai lietai, ka pirmais apziņas līmenis, kurā mēs visi eksistējam, un ja jūs esat jauni cilvēki un turpināt mācīties, tāpat kā mēs visi, tad mēs pirmo līmeni, ko mēs sasniedzam, tas līmenis ir saistīts ar apziņas līmenis, kas vienmēr ir saistīts ar blīvumu. Pilnīgi vienmēr ar blīvumu. Tas nozīmē, ka es man pastāstīšu, ko tas nozīmē vēsturiski. Ja mēs paskatītos 2000 gadu periodā, kurš ir apskatāms, aptaustāms un arī priekš mūsu apziņai satverams, tad tas ir apmēram tad, kad ir dzīvojis Jēzus Kristus. Pēc 325 gadiem apmēram Romā pieņēma kristīgo ticību, kā sākumā kā vienu no ticībām, 375. gadā vai 6. pieņēma kā vienīgo ticību, un proti notika situācija tāda, ka reliģija vai tā ticības lietas bija savienotas kopā ar valsts pārvaldību. Tātad valsts varēja stāstīt, ja jūs tagad bērniņi iedzersit teju, tas ir labi, par to jums būs labi, bet ja jūs iedzersit vīnu, tad to mēs nosodīsim. Pagāja nieki 1000 gadu, un cilvēki teica, nē, mīļie, mēs jums vairs neticam, jūs mūki, mums stāstāt, ka mēs kaut ko darām pareizi vai nepareizi, bet jūs paši dzerat, paši meitas mīliet un paši nesat morāli, un īstenībā jūs izraisat krusta karus, un mēs jūs vienkārši pieignorējam, un sākās zinātniskais skepticisms, ko mēs, es teiktu pat daži, lai kāds arī tas nebūtu numurs, bet tas ir attiec uz tiem cilvēkiem, kurš saka, iedod man, pierādi, lai var pieskārties, tad es to noticēšu. Jo pirms tam, ja tagad tas rādās ar renesansi. Ja jūs atceraties, ja jūs mākslas vēsturi zināt, tad jūs redzat, ka piemēram, ir apgrieztā perspektīva Rubļovam. Ir apgrieztā perspektīva, un tur sāk rādīties jau renesanses vīri, kuri preparē miesu, mēģina attēlot dzīvi tādu, kā viņi to izjūt.
Mēs varētu meklēt motīvus, kāpēc viņi to dara, bet tad, kad mēs skatāmies pašu renesansu, tad pēc diža renesanses, kad visi tie skanīgie vārdi sākas manierisms, tas nozīmē sāks interpretācija, Tintoretto, sāks Karavadžisms, sāks tumsas dažādas. Ko mēs gribam ar to sacīt? Ka tad, kad mēs uzzinām to, ko mēs gribam, mēs atkal ejam kaut kur tālāk. Šajā gadījumā notiek tāds numurs, ka 20. gadsimta sākumā, 1906. gadā, Nils Bohrs ar savu kompāniju atklāja komplementāritātes teoriju, kas nozīmē un skaidro, ka pretējies, nav tā, ir labais un sliktais, ir tā, ja nav sliktā, tad tas ir ļoti svarīgi, lai mēs to tā kā nofiksētu, jo citādi mēs netiekam tālāk. Sliktais ir tas, kurš rada, inicē darbību labajam. Citiem varam sakot, negrib, mēs vienmēr kaut kā salīdzinām savu rīcību. Tad skolotājs saka, mums bija skolā labie un sliktie. Tie, kas pļāpā, tie ir sliktie, kaut vai gudri, bet tie ir sliktie. Tie, kas sevi šitā, tie ir labie. Absolūti, vai ne piegrib? Jā, es skolotājs saku skolotāju, bet kā var būt, ka pirmajā klasē mums bija tāda dzejolītes, tā ir ilustrācija tagad. Šo grāmatas uz skolu es būšu teicamnieks, es mācījos pirmajā klasē 1962. gadā. Tas joks tāds. Iznāk, visi skolēni runā šitā dzejolīti, pirms manis Inta ar mani V-burts, un viņa runā tā, nostājas priekš, un tā ļoti daudz runā. Šur grāmatas uz skolu! Es būšu teicam! Un viņi dabūja 5. Es iznāku ārā, pirmā klasē mēs esam. Un saka, pirmā lābec, tur pirmā lapa laikam. Es saku, šur grāmatas uz skolu, es būšu teicamnieks, un tētiņam, un mammiņam dzīve nebūs brīd. Skolotājs saka, kāpēc tu neizteiksmīgi runā? Es saku, skolotāji, es izteiksmīgi runā. Viņi saka, Inta runāja pirms tevis izteiksmīgi, tā vajag runāt. Nē, es teicu, viņa bļāva. Ja? Viņa ielika 5 un man ielika 4. Man bija pirmās dienas skaits, bet šeit taisnības nemēlēju. Jūs man viegli, ja? Citiem vajag sakot, es tagad jums stāstu, ja jums būtu savu plate, ko darīt, tad jums nevajag ņemt, ko citi dara, jums vajag savu patiesību. Tātad mēs nonācām pie 20. gadsimta sākuma, kad čaļi sanāca kopā un teica tā, ir kvantu sīkās daļiņas īstenībā, ir visuma centrā, galaktikas centrā, es pieļauju, ka ir divi magnēti, bet kas motivē un kas īstenībā atspoguļo mūsu dzīvi. Es tūlīt nonākšu tālāk pie tā. Un tātad ir melnais caurums un īstenībā nav viss tā, ka tas, ko mēs zinātniski pierādīt, to, ko mēs varam pierādīt, šie vīri 6 fiziķi diskutēja. Viņi līdz 34. gadam diskutēja šādā garā. Visu laiku ļoti smuki sarunājās un teica, var pierādīt fiziski, to, ko fiziski var pierādīt kaut kādus 6%. Bet es par to procentu nediskutēju. Es gribu tik teikt, ka ļoti daudz, kas notiek, elektrība vēl neviens nav pierādījis, kā viņi riktīgi rodas, apmēram tādā garā. Kādus mehānismus, kādus instrumentus mēs lietojam, ja jūs tagad nenojaušat, jūs jau nojaušat, ko jūs jautājat? Ko jūs jautājat? Kā mēs sasniedzam lietas, ko mēs gribam sasniegt? Ar kādiem instrumentiem? Ar mērķtiecību? Jā, bet, ja jūs pateiksit to vārdu, tad kā jau darbība? Ar domu? Jūs jau... Ar rīcību? Es teikšu, kā es gribētu, kā. Mēs, es tagad multinītē sadalīšu komponentos, ja? Piemēr pēc, es teikšu tā, es ieraugu meiteņu. Lai būtu, es jebkur piemēru meiteņiem. Un es eju klāt tai meitenei un saku, tu man patic. Tagad traka. Es tā saku, vai jūtu kaut ko. Es saku, gribi tēju, viņi saka, jā, izrādās, ka viņa neinteresē nekas, ko es daru. Tā varbūt. Kaut kā tā. Varbūt, jā. Un es sēžu un domāju, bet, lai būtu, balonu gribēju piepūst, varēju piepūst. Skolu gribēju beigt. Sporta klāsts dabūja 20 reizes, gribēju pievilkties. Es to visu izdarīju ar gribas spēku. Es tagad interpretēšu, ja? Gribas spēku. Ar gribu.
Un es tagad varētu darīt tā, ka es panākšu. Es aizsoļošu tur to, dabūšu viņai tur to. Lai būtu kaut kāds tāds piemērs. Viņa kļūst par manu sievu. Lai būtu. Es gribu šeit uzsvaru likt ļoti apzināt, ka tas ir tā ir griba. Nē, protams, ka bez mīlestības viss ir kārtībā un tur bija visādi nodomi, bet es gribētu atdāt. Tas nozīmē, man bija priekšstats, ka ja es aprecēšos, tad es būšu laimīgs. Labi, neizdevās tā dzīve. Filmās rāda, vai viss nezinu. Bet paskatieties, kas notiek tālāk. Ja es jums uzdot jautājumu un teikt, kā jums patīk funkcijas, kā šobrīd valdība veido? Es esmu apolitisks. Es esmu pats aicināts uz 2 ministru postiņiem, un es pieļauju, ka man ir aicinājuši 98% visas partijas iestāties. Tā ir. Viens var pazīst, saka, vai tu negrib pie mums iet. Es saku, nē, veči negrib. Pasakiet, vai jūs neredzat, ka ļoti daudz sabiedrības daļas mēģina sasniegt vēl joprojām to pirmo apziņas līmeni, ko es skaidroju. To apziņu, tas nav pirmais apziņas līmenis, bet apziņas līmenis, kur ir blīvums, tātad vielas, kur var pieskārties, kam var pieskārties, jā. Un, rekur ir mammu, rekur ir ordens par to, ka es fizikas olimpiādē uzvarēju. Lai gan visi, kas kaut cik skatās, zina, ka fizika īstenībā neko nepierāda. Ir divas ģeniālas teorijas, kurās abas divas ir masa, palielinās enerģija. Īstenībā ir otrādā. Es tās skaidroju. Tā būtība ir tāda, ka tā ir tāda, krievisīgi vārds zastoja. Es tagad interpretēju lietas tikai, jā. Citiem var sakot, ja es tagad jums uzdotu jautājumu, man bija tāds jautājums. Es stāstīju piemēru par bītliem. Katram no jums, tas piemērs nebija tāpēc par bītliem, ka tur ir bītlainīgi, bet par to, ka ir kāda cilvēku grupa, kura saka sev tā, kuru apziņa saka, mēs esam neierobežoti. Mēs varam sasniegt jebko, lai tikai mēs ļautos, mēs varam sasniegt jebko. Iegūt zināšanas, šīs zināšanas mūs pārvērstu kaut kā. Bet galvenais mums ir nepateikt, ka tas ir viss mums. Pieņemsim, saceram māsu dzejolīt, vai uzrakstām vienu diplādam, tas ir mani griezti. Kā es to pasaku? Tā, es sāku mirt no tā brīža. Tas ir es eju atpakaļ. Bet ja mēs būtu šī diskusija, piemēram, būtu nosaukums, kā sastādīt valdību. Tad man ir domas, ka tur bija ļoti labi projekti, ko pat labam vajadzētu darīt, bet kas notiek? Sāk strādāt tā pusi, kur ir, saucīt to par gribu, ja gribu. Un gribu pēkšņi saka, bet mums taču vajag tā, es pārēšu uz nākošo nodaļu. Bet, paskaidrošu, bet es gribētu sacīt tātad pirmo šo daļu, es gribētu beigt ar to, to ievadu daļu, beigt ar to, ka vispār, manuprāt, darbojas, ka viena lieta, par ko mums vajadzētu mazliet parunāt, tā ir tāda lieta, ka mēs ļautu gribai atpūsties un ļautu notikumiem ar mums rīkoties. Tā varētu pie tā pirmo daļu pagāt? Es domāju, tad jā. Lai var saprast principu, jo ļoti daudz, kas no jums šeit tagad ir, iespējams īsti neizprot, kāpēc bītliem vajag sanākt kopā un teikt, mēs uzrakstīsim jaunu. Mums taču tāpat visi pērk tos gabals. Tāpēc, ka tad ar viņiem nav kaut kas kārtībā. Var nojaust to domu. Gribas spēku gribēju. Ja ir griba, bet ja nav gribas spēks, sanāk, ka cilvēks negrib kaut ko darīt, vai arī viņš vienkārši ir vājš? Nē, es pirmkārt par to nedomāju. Es domāju, šeit ir tāda dilēma. Runa ir tāda, ka ja mēs neiegūstam zināšanas, tad mēs nevaram neizmantot, protams, ka gribas spēks, kā lai jums to pasaka, ir 2 klases biedri. Viens piemērs, ko amerikāņu menedžments man stāstīja, ļoti smuks piemērs par gribas spēku. Es domāju, ka mēs visi pazīstam. Ienāk klasē skolotājs, saka, labdien, bērni, 8 no rīta. Mēs jums gribam parādīt vienu trīku. Redziet, šeit tāda žonglē bumbiņas. Vai kāds no jums grib iemācīties žonglēt? Visi saka, jā, mēs gribam. Tas ir baigi elementāri. No šodienas 30 dienas, 8 no rīta fizkultūras zālē es mācīšu visiem žonglēt. Ja jūs nāksat katru dienu, jūs pēc 30 dienām, tas ir 20. novembrī, jūs visi mācīsiet žonglēt. Kā jūs domājat, kas notiek nākušā rītā? Visi
Ir 8 zālē, visiem iedod bumbiņu, saka, sit tur šitā. Viņi tur sāk pirmo kustību pret sienu. 6. dienā ir palikuši 4. 8. dienā ir palicis 1, paiet 3 dienas, ienāk skolotājs iekšā un saka, labdien, bērni. Labdien, jūs man atceraties, jāatceru. Nu tā, es gribu jautāt, kurš tad māk šodien žonglēt? Šits ir mazais čaļos, zin, klasē tāda, ja, tāda maziņa. Pēdējā solā kaut kur vai priekšpēdējā viņš ir. Šis, ko tu gribi teikt? Es gribu parādīt, kā es žonglēju. Šis paņem. Viņš ir slims, kas ir pamēģi? Kas ir viņi? Nu kā, skoties, kā tad tu kā tad tu zini, ja neviens nezinu, visi jau sāk. Viņš teica, es biju visas 30 dienas uz tā nodarbību. Es esmu mācījies zviedru valodu un vācu valodu kursos. Es esmu palicis, man liekas, abas reizes pēdējais, vai mēs 2 bijām vienreiz pēdējais. Neviens teica galā neiet parasti. Tāpēc, ja jūs runājat par gribas spēku, gribas spēks, bet tas ir cits, kas griba. Es to substanci nevaru noteikt, kas ir griba, bet atsakarībā pret gribu ir, es neesmu sociālo zinātņu speciālists, lai taisni noraksturot šeit, bet tā ir kontekstā, kā es to skaidroju. Bet pēc manām domām griba, es to skaidroju tādā kontekstā. Ka cilvēks, kuram ir dotumi, un kurš vēlas attīstīt sevi talantus, viņš ar gribas spēku var izdarīt ļoti daudz. Jeb, vēsture mums rāda, ka cilvēki, kuriem ir, Hitlers, lai būtu, ir ļoti daudz neirons. Viņam atnāk labi skolotāji, viņš nomēra un saka, es šite gribu. Viņš ņem noglēni tik daudz cilvēks, cik vajag, un nokļūst tur. Bet īsti nevar viens savest, vai tas bija labi vai slikti. Tāpēc es to nezinu, vai tās substances ir jāliek vienā grūli, jā. Gribas spēks attiecas uz mērķiecību. Klaus? Jā, bet, pasakiet. Drīkst es pateikšu vienu komentāru par, varbūt, ka tas kaut ko dod skaidrību, ja nē, tad mēs tūlīt aizmirsīsim to. Es redzēju drusku fragmentus, vai gribi būt premjerministrs. Jūs esat redzējuši to? Pēc manām domām, tad mans viedoklis ir tikai lūdzu nedusmojieties uz mani. Pēc manām domām, ka tie cilvēki, kas to visu iecer un dara, ka viņi diezgan maz saprot par lietu jēgu, par būtību. Viņi nevis to dara ar nodomu, lai būtiski izveidot mūsu vidē, mūsu atvērtu, mūsu apziņu, lai mūsos pamostos īstās vajadzības sevi pilnveidot šajā vidē. Bet sekmē mūsu manipulēšanas spējas, pēc manā nav. Viens saka, kā tu sēdi, tev vispār nepareizais pirks ir augšā. Nē, bet ja tu to pateiksi angliski, tad tu būsi iekšā finālā. Kas tāds manipulēt pēc manām manipulācija pat par sevi ietver vārds tādu negatīvu jēgu. Es aizstāvu savas intereses un savas zināšanas, ja šobrīd. Es neredzu, es skatoties, lai jūs saprastu. Es tā dzīts ārā neesmu nenokurienes, bet es esmu noskaidrojis, ja gadījumā jums interesē tāds piemērs, kāpēc es to bērnību bišķi stāstīju? Tāpēc, ka tās lietas ir precīzi tāds paši liela cilvēku dzīve. Precīzi, nekas nemainās. Ja jūs aiziet uz skolas salidojumu vai neesat vēl gājuši, tur jūs ieraugat, tas cilvēks ir tagad kļūst par nodaļas vadītāju vai par domas priekšsēdētāju. Nekas tad, viņš atnāk, es esmu domas priekšsēdētāju, zini? Vecīties, tagad jau konjaciņu var atvilties. Apmēram. Otrs nenāk vispār uz skolas salidojumu. Kāpēc to nenāk? Man nav ko lepoties. Viņš domā, ka ar viņu notiek lietas tikai, kas sociāli jālepojas. Es gribu bīdīt uz to, ka es gribu teikt, ka lietas notiek tas, kas notiek sirdī. Tad, kad mēs pabalansējamies gan daļu zināšanas, jo kreisā pustos mums atbild par loģiku, labāk par emocijām. Ja mēs esam tādi jogi un sēžam ar sevi pret sienu un neradām bērnus un neinteresējamies, tad arī tā var būt. Vai otrādāk, mēs tikai ražojam ļoti daudz naudas, nevienam mēs nevaram rādīt, mums ir 20 miesas sargi, 14 dārznieki, vienīgais, ar ko mēs varam brīvi justies, ir miesas sargi 6, piemēram, tā varbūt, jā. Bet veļi tu nezini, cik man ir naudas.
kā tas izšķir šo. Man jau gadījums, ka tas ir kaut kāds īpašs talants dzīvot ar sirdi, bet es skatoties, raugoties, kā tagad valdības tāda, ļoti priecājos par to, ka ļoti daudz izdevās mums pierādīt pašiem, ka, nu, piemēram, ja man kāds teiktu, ka es esmu par saskaņas centru, es neesmu par saskaņas centru, bet nonāca situācija, kad viņi teica tiem, kas tur ir tie reakcionāri, tos mēs atstaraņiem. Un, kāds tas gadījums bija, man stāstīja, ka prasa sieviete biļeti, un viņi saka, kas ir? Ko? Nahaltī! Un aizgrūž viņu fiziski prom un izkāpj ārā. Nu, piemēram, šis uzbrukums, es nevaru identificēt sevi ar to sievieti, kas grūž. Man liekas, ka tas tā netīks darīt. Viņi kaut ko nepareizi dara. Līdz ar to es saku, tā piramīda rodas no tā, ka jūs jūtat, ka jūs aiziet, jūs uzzināt kaut ko vairāk, iemācāties vairāk, ja jūs mācāties visu laiku. Jo kā jūs apstājas, cilvēks nevar tikt, kas ir manā zināšanās, cilvēks nevar stāvēt uz vietas, viņš vai nu regresē, vai progresē. Piramīda tā figūra, man liekas. Es nezinu, man liekas, ka tā... Jā, tas ir kaut kas, ko mums māca, kā vajadzētu dzīvot, ka var piekrist šo piramīdas augšu, bet... Tā jūs man tā piesiedies pie vārdiem, jo, ja mēs par piramīdām runāt, tad to mēs ar atsevišķi varētu runāt. Bet šajā kontekstā paradoxālāk ir tas, ka jūs tiešām ievērosit. Ja jūs sāksit, jūs dzirdēsit kā, piemēram, Eduardam Hilam bija tāds dziesma. Я говорю, луна говорит, она говорит, лампа. Es saku mēnesis, un viņi saka lampas. Tur joks ir tāds, ka jūs ar to sastapat visos līmeņos, gan pedagogi, gan, vai jūs, pasakiet, kā lai es savācu partiju, kā lai savācu komandu, kas strādā. Motīvi katram ir citi. Atnāk vienam cilvēkam, noliek miljonu priekšā, viņš saka, varēja jau es būt arī par 100 latiem būt piekrītas, man nebija nekāda problēma. Saprotat, ir ļoti daudz motivāciju. Jums ir jājautā, vai jūs arī tā gribat dzīvot? Kā jūs gribat, kādus kritērijus jūs izvietot savai? Tāpēc šajā sarunas kontekstā nav svarīgi, vai tā ir piramīda vai kāda cita. Man izskatās, ka tā ir piramīda. Tāpēc, ka jūs kļūst vientulīgāks gadsais gadu no tevis atšķirības bez draugs, tad zudīs arī tie. Un tas joks ir paradoks, jo jūs visi tie cilvēki, kas dalās ar savām zināšanām, viņi jau sen neseko līdz tām fiziskajām izpausmēm. Pavisam vienkārši. Vai tad mēs kā jauni cilvēki varētu iedomāties, ka mēs iesim valdībā un sāksim tirgoties? Mēs pazaudēsim savas programmas tur uz tās liekšņu, kur mēs sākam tirgoties. Ja jūs tā darīt, es nedarītu, pirms tur neiet. Es esmu sieva un man ir vīrs. Un mani mājās saka, ты дура набитая, как сейчас морду набью, piemēram. Es zinu, ka es esmu dura. Un es zinu, ka viņš ir durāk, jo viņš durā živiet, jā. Un kāda cita tieši blakus sieviete saka, vai kā tev, mans mies, viņš man mīl, es nezinu, viņš ņem un cerot. Un viņš stāsta kaut ko, kā viņi, nezinu, kā viņi mīlējas, kaut ko viņš stāsta. Tāpēc, ka viņi dzīvo citu dzīvi, tāpēc, ka viņi citādi. Mūsu uzdevums būtu iegūstot izglītību, mācīt šo izglītību izmantot un ieviest. Kāpēc? Tad, ja mēs paši saņemt atpakaļ viņu. Jums ir izdevīgi, lai būtu pēc iespējas vairāk izglītot mīlošu, gudru cilvēku, jo tad jūs sastaptos ar viņu. Citādi jūs aizdzēm uz lauku rajonu pieņemsim, kur viss saka mums prom. Un jūs ņemsiet, bet kā būtu, ja mēs nedzētu vienu? Viņš nevar. Saprot? Un es vismaz tā domāju, bet tāpēc, ka jūs arī uzdod to jautājumu. Es šobrīd diskutēju par to, kad iegūst zināšanas, ja zināšanas ir tikai materiāls, par materiālu. Pirmkārt, es konstatēju to, ka jau ir laiks projām, nav jau 100 gadi jau nav vairs zinātniskais nihilisms pēc manām domām nestrādā vairs.
Kurš zinātnieks to laboratorijas apstākļos ir pierādījis, lai jums to pierādīt. Ja? Padomju Savienībā darīja tā, ka iecēla vienu par akadēmiķu, viņš izdeva to kā zinātnisku un viss teica, Ļeņins ir visgudrākais. Ja? Tad beidzās Padomju Savienībā, tad izrādās, ka Ļeņins nekad, ne pie viena bērna nav bijis, nevienā fabrikā nav bijis un nekad nav taisījis to darīt. Viņš ir īstenībā pilnīgi cits lietas darījis. Ja, bet mēs visi tauti raudājām, vai Staļins nomira, apmēram tā. Un Staļins īstenībā nemaz nav nogalinājis 100 miljonus iedzīvotāju. To daļu izdarīja Ļeņins un to daļu Kaganovīčs. Nu šeit ir, kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka tad, kad jūs kļūstat gudri un inteliģenti, un jūs paskatieties, ka cilvēki nevar mīlestību atrast otrā valdībā. Viņi pārstāv, viņu instrumenti, viņu spēks ir naidā, pretnēs. Es ar viņiem neiešu. Nu, tas liekas, tas taču ir amorāli, manuprāt. Nu, es jau arī nevaru jūs tagad pateikt uzrakstu uz rītdienu tieši, kas viņam jādara, bet ja viņi sāktu sarunāt, ja mēs sāktu sarunāt, mums būtu rīt parīt jāsāk māja te būvēt, mēs līdz parītdienai tik daudz izdomāt, parīt? Nevis mēs teikt, ko tu tur ir motē zobu, viņš ar tādiem priekšie zobu nodiguši. Atrod kaut kāds nebūtisks lietas, kas īstenībā neatklāj, jo mēs visi gribam laimīgi. Paskatieties, Latvijā nav strateģiskā plāna pēc manām nav. Kur skolas? Mūzikas skolas var ciet, sporta skolas var ciet, kaudzēm. Stāsta, kāpēc vajag to ciet. Un saka, šodien es braucu te pie jums. Baigais rezultāts sasniegts ir Pasaules bankas, tur mēs pēc kaut kāda kritērija esam 20. vietā. Nu, nav jau slikti, bet... Pēc Eiropa parādnota pētījuma, līdz šodien vēl atkārtīgi publicēt. Mēs es neesmu, jūs neesat. Parādot, ka mēs esam, it kā esam neapmierināti ar to dārdzības līmeni pie mums. Es nezinu, kāpēc cenšās man iestāstīt, kad es neesmu. Redzat, kultivēji paši. Es vispār, ja jūs sacījāt to izdzīvošanu, par izdzīvošanu. Ar izdzīvošanu ir tāda lieta, ka, manuprāt, ka par izdzīvošanu nevajag baidīties, man liekas. Lieta ir tāda, ka problēmas rodas cilvēkam tāda, kad no viņa nevienam neko nevajag. Ja piemēram, ja jums... Tas ir, ja jūs vispār varat padot roku, vai ja jūs varat to kustību uz viņu pusi, tas nozīmē, ka jums sāks nākt atpakaļ. Tikai galvenais ir iemesls, kāpēc jūs to darāt. Ja jūs to darat sautīgāk, tad jums nekas nenāks atpakaļ. Bet ja jūs rādāt, lai piepildītu telpu, tad jūs varat mierīgi dzīvot. Tāpēc zināšanas, ko jūs iegūstat, jums ir jāiegūst universāliem paņēmieniem. Labi, jūs esat aktieris, piemēram. Jūs iziet uz skatus, jums ir jāzina, vai jūs priekšam ir jābūt būtiskam, lai viņi raud, tur jāklāsīja savu zināmu kompozīciju, vai asprādījiem, lai viņi smējas. Pretējā gadījumā nav nekāds jēgas no tā nav. Neviens nekā nespradīs. Jo ko dara visi cilvēki? Asociē ar sevi tikai. Ja?